Saules gaismas un enerģijas uzkrāšana ir zinātnieku galvenais mērķis jau gadsimtiem ilgi. Profesors Maikls Grecels ir slavens celmlauzis mūsdienu saules enerģijas jomā. Tomēr tā nav bijis vienmēr. 30 gadus viņa kolēģi uzskatīja viņu par jukušu. Sākums un arī turpinājums bija grūts, it īpaši sākums, jo cilvēki bija skeptiski noskaņoti, kā arī mēs oponējām vairākuma viedoklim. Kad profesors Grecels aizsāka savu darbu, saules tehnoloģijas pamatā bija silīcija paneļi, bet viņam bija citas idejas. Viņa risinājums bija meklējams dabas krāsās. Es vienmēr ļoti priecājos par zaļojošajiem kokiem manā augļdārzā. Man patīk daba. Mani iedvesmoja ekosistēma. Dabai ir savs veids, kā fotosintēzes procesā pārvērst saules gaismu. Grecels sāka pētīt, kā viņš varētu imitēt šo procesu, lai izveidotu ilgtspējīgas enerģijas avotu. Es aizrautīgi meklēju sistēmas, kas izmantotu no gaismas saražoto elektroenerģiju, nevis tieši imitējot fotosintēzes sistēmu dabā, bet izmantojot svarīgākās fotosintēzes sistēmas idejas. Viņa novatoriskā darba pamatā bija vienkāršs princips. Pigments, kas katram augam piešķir tā krāsu, ir arī ķīmiska viela, kas fotosintēzes procesā pārvērš saules gaismu enerģijā. Uz šo krāsas pigmentu bāzes Grecels izveidoja savas krāsvielas. Šobrīd tās palīdz Grecelam veidot ar krāsvielām sensibilizētas baterijas, un to darbības princips ir šāds. Iemērciet vadītspējīgu ar titāna dioksīdu pārklātu stikla gabalu saspiestās avenēs. Iegūtais rozā pigments veido lielisku anodu. Lai izveidotu katodu, vienkārši pārklājiet otru stikla gabalu ar grafīta slāni. Pievienojiet dažas joda pilītes, lai noslēgtu ķēdi. Nolieciet to gaismā, kas simbolizē sauli. Saules gaismas iedarbībā elektroni izplūst kā elektriskā strāva. Lūk, jums ir ventilators, ko darbina aveņu sulas saules baterija. It visur pilsētās Grecels redzēja miljoniem metru stikla, kas tiecas debesīs. Ja visu šo stiklu pārklātu ar caurspīdīgajām Grecela baterijām, ar to palīdzību varētu nodrošināt šo ēku elektroenerģiju. Tomēr 90. gados viņa saules bateriju efektivitāte bija zema, un neviens nebija gatavs viņu atbalstīt. Mums beidzās finansējums, neviens vairs neticēja šai idejai. Bet es biju par to pārliecināts. Reizēm zinātniekam ir jābūt ļoti neatlaidīgam. 1994. gadā notika kas tāds, kas pārvērta Grecela dzīvi un darbu. Tad man pievienojās Tobijs. Es esmu Tobijs Meijers un pašlaik esmu uzņēmumā Solaronics vadītājs. Pirms tam es profesora Grecela laboratorijā izstrādāju doktora darbu. Bonsoir, profesor. Bonsoir. Strādājot kopā ar Tobiju, Grecels saskārās ar izaicinājumu uzlabot saules bateriju darbību. Viņiem joprojām vajadzēja pārvarēt skepsi, kas bieži vien rodas līdz ar solījumiem par jauno materiālu iespējām. Sākumā mēs nemaz neticējām, ka šī saules baterija varētu būt noderīga. Cilvēki cerēja, ka šis jaunais izgudrojums tiks īstenots ļoti ātri un eleganti. Tas bija nepareizs priekšstats. Lai pārliecinātu cilvēkus, partneri uzlaboja sintētiskās krāsvielas efektivitāti, ļaujot viņiem izstrādāt īstas preces. Šeit jūs redzat galdu, kas ir noklāts ar krāsotām saules baterijām, un uzlādēt tālruni vai jebkuru elektronisku ierīci, vienkārši izmantojot dienas gaismu. Kad nepieciešams, jūs varat bez maksas ar galda palīdzību uzlādēt savu tālruni.
Grecela darbs aizsākās pirms 40 gadiem viņa saules pielietajā augļu dārzā. Viņam bija vienkārša ideja un lieli mērķi. Šobrīd tonā tie Šveices konferenču centra logi, kas pārklāti ar plānu Grecela bateriju kārtiņu, ir viņa redzējuma un mērķtiecības uzvara. Ja to efektivitāti, kā viņi cer, ir iespējams uzlabot, varbūt kādu dienu šīs baterijas palīdzēs nodrošināt elektroenerģiju veselām pilsētām. Līdz tam iespējams vēl tāls ceļš ejams, bet Grecels nepadosies. Mācīšanās zinātniekam ir kā opijs. Tas ir mūsu opijs. Mācīšanās un izprašanas procesu nekad nevajag pārtraukt. Merci beaucoup. Voilà.